Pirms kādu laiku es jums stāstīju par kādu britu dīdžeju, kuras izglāba no romantiskās krāpnieces. Have you sent, by the way, any money to her? I already sent her $100. Es jums gribu parādīt, kā šī krāpniece izskatījās patiesībā. Šādi izskatījās viņas Instagram bilde. Es arī ar šo romantisko krāpnieci sarakstījos paralēli šim britu dīdžejam. Vārds pa vārdam, līdz viņi man sāk prasīt Apple gift card, jeb dāvana karti $100 vērtībā. Es atradu britu dīdžeju, izglābu viņu, pateicu, lai viņš vairāk viņai naudu neskaita. Bet tad, kad es pārtraucu sarunu ar šo romantisko krāpnieci Instagramā, viņi man zvanīja, un tā ir populāra taktika, ko izmanto krāpnieki, tad, kad tu viņiem pārstāji atbildēt, viņi tev sāk zvanīties. Un viņi vienmēr, kad tu paceli, viņi noliek klausuli. Šī krāpniece man zvanīja, un es nezinu, kāpēc, bet nenolika klausuli. Un es pacēlu, un viņi man zvanīja video zvanā, un es ieraudzīju, kāda izskatās šī skaistula. The manpower needed to bring these absolute essential treatments to the people that need them. Does that make sense? Yep. Good. Well, that's exactly why I'm calling you today, Elvis. Now, the breaking... I'm sorry, my girlfriend just called me. Just a second. How are you? Okay. I'm good. So, Kā redzēt, tad viņa nav ne baltādaina, ne arī slaidu modeli. Kārtējā krāpniece no Nigērijas, bet šoreiz sieviete vismaz. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Nah, she won't get a single penny more, that's Yeah. for sure.